pāris noslēguma vārdi. Tie, kas man pazīst, zina, ka es parasti nerunāju ļoti īsi, man patīk aprunāties. Es droši vien sākšu ar to, ka pēc oficiālajiem datiem tad šodien mums bija 200 plus dalībnieki, tā kā mēs sasniedzām to ciparu un pacēlām atkal savu konferenciju aizvien lielākā augstumā. Tas nozīmē, varbūt nākamgad mums vajadzēs vēl lielāku telpu, kas man tikai priecē. Es varbūt mazliet atskatoties uz to, ko mēs šodien runājām. Mēs runājām par eksponēto betonu un beigās mums bija vēl kolēģi, kas ieskicēja tendences citos virzienos. Īpaši paldies, gribētu sākot no beigām pateikt Robertam par viņu pēdējo prezentāciju. Nebija garlaicīgi sēdēt pēdējo prezentāciju, man liekas, parādīja labu kopainu un virzienus, kuriem tiekties. Ja mēs apstamies tieši uz eksponēto betonu, tad es droši vien gribētu tad atskatīties uz to, ko Artūrs Lukašēnoks mums teica, kad ar betonu recepti nepietiek. Un tā mācība par eksponētajiem betonu projektiem arī atskatoties uz ko mums Roberts tikko stāstīja, tā ir komanda un plānošana. Un mēs ceram, ka nākotnē kā plānošanas palīgu jūs varēsiet lietot Latvijas Betona Savienības tehniskos noteikumus. Cerams, ka nākamgad viņi tiks publicēti. Un tad varbūt vēl divas lietas, par ko vajadzētu aizdomāties, runājot par eksponēto betonu, ir eksponētā betona ilgisturība. Un tur ir divi aspekti. Viens ir tas, ko Sīļa kungs mums sākumā mācīja, ka mēs varam uzbetonēt sienu. Viņa izskatās skaista, bet ja mēs viņu neapsaimniekojam un principā arī projektu risinājums neparedz to risinājumu tādu, ka viņa apsaimniekos pati sevi un tur tecēs ūdens un augsts ūdens un vēl kaut kas, tad ārējo faktoru ietekmē šis betons var tikt sabojāts. Man ļoti patika arhitekts Sīļa ideja par to, ka mēs jau sākumā zinām, kad apsaimniekots netiks un naudas nav, tad varbūt viņam bija tā ideja pataisīt defektu par efektu un radīt mākslas darbu ilgstoši, radot kaut kādas noticējumus vai kaut ko tam līdzīgu. Mums ir arī iespēja, ka eksponētais betons tiks sabojāts betona ilgsturības procesa rezultātā. Mums Pietro Lurs stāstīja par iekšējo sulfātu koroziju, bet tāpat arī citi aspekti ir jāņem vērā. Sārmu silikāta reakcija, betona rukums un plaisāšana un salisturība. Ja tā plānošana nebūs izdarīta pareizi, ja mēs neizvēlēsimies pareizo betonu piegādātāju, pareizās pildījos un pareizo betonu recepti, tad mūsu eksponēto betonu viņš var pats sevi sabojāt ātrāk nekā plānots. Un trešā lieta, ko mēs šodien dzirdējām, mums Ernests Ozoliņš stāstīja par to, ka mēs Latvijā nākamā gada ieviesīsim kā Betona Savienība betona ar samazināto vidas nospiedumu klasifikācijas sistēmu un arī pietiekami daudz prezentācijās šogad tik minēts, ka betona un būvniecības kā tādas vidas nospiedums paliek aizvien aktīvāks un aktīvāks. Un tas nozīmē, ka šāds betons būs jāpielieto arī eksponēto betonu gadījumā, ja vienkārši savādāks nebūs un savādāks pasūtītāji negribēs redzēt ar laiku. Un tur varbūt arhitekts Sīls mums sākumā mazliet biedēja pa jaunajiem cementiem un plastifikātoru lietošanu, bet es domāju, ka tas ir neizbēgami, kad saistvielas, ko mēs lietojam, paliks aizvien vidēji draudzīgāks, viņas mainīsies. Un nozarei, tā skaitā tie, kas strādā ar eksponēto betonu, es domāju, tam ir jāiet līdzi, un tas nav kaut kas tās, no kā vajag baidīties. Tā vienkārši ir rītdiena, un tā ir neizbēgama rītdiena. Tad noslēdzot konferences, gribu jums atgādināt, ka mums ir paredzēta saviesīgā daļa. Varbūt tur kāds kolēģis jau ir atkorķējis. Es redzu, ka tur Ozerkungs stāv un vēl kolēģi. Tad gribu aicināt arī pārējos doties turp. Mums ir oficiāli laiks līdz 8, neoficiāli, cik jūs vēlaties. Un atgādinu vēlreiz visiem par stāvvietu, ja jūs paņēmāt tur to oranžo žetoniņu, tad jums jāaiziet pie recepcijas, jāapsaka, ka jūs esat no konferences un par 5 eiro jūs izlaidīs. Tad paldies, ka tik ilgi palikāt, paldies par uzmanību un gaidam jūs nākamgad.